par vīnu šūpuli dēvētajā Gruzijā ir ražas laiks, kad krūkās tiek lietas jaunais vīns, kurš savu atvēršanu gaidīs līdz pavasarim. Taču līdztekus ražas novākšanai Gruzijas iedzīvotāji šajās dienās vērtē, degustē un piešķir savas izcilības medaļas tam, kas norūdzas politisko partiju krūkās un kas ļoti tieši ietekmēs viņu dzīvi turpmākos 4 gadus. Lai gan priekšvēlēšanu reklāmās vīdēja dažādas sejas un numuri, galvenā cīņa risinājās starp 2 sarakstiem un to kandidātiem. 5. valdošās prezidenta Mihaila Saakašvili apvienotās nacionālās kustības sarakstu un 41. vairākas opozīcijas partijas apvienojušā Bidzinas Ivanišvili vadīto Gruzijas sapņu koalīciju. Lai kuru no konkurentiem atzīst par uzvarējušu, Gruzijai vispirms jānokārto svarīgais godīgu vēlēšanu eksāmens. Vispirms mēs gribēsim dzirdēt no neatkarīgiem un autoritatīviem novērotājiem, ka Grūzija ir izturējusi pārbaudījumu un vēlēšanas notikušas kvalitatīvi. Un mēs gribētu dzirdēt no oponentiem, ka viņi ciena šo rezultātu. Un arī turpmāk būs atbildīga opozīcija parlamentā. Priekšvēlēšanu cīņās virmoja dienvidnieciskas emocijas, no kvēlas mīlestības līdz galējām naidam, un ar piparotiem izteicieniem neskopojās neviena puse. Ivanišvili saukāja pašreizējo prezidentu par diktatoru, bet tas savukārt miljardieri par Putina marioneti. Nedēļu pirms vēlēšanām eļļušai ugunī pielēja nepolitiskie studentu protesti pret vārdarbību cietumos, ievērojami samazinot valdošās nacionālās kustības reitingu. Politikas vērotāji uzskata, ka šī ilgi gaidītā vārīšanās sabiedrībā devusi kādu pamanāmu labumu. Kā galveno šo vēlēšanu rezultātu es redzu sabiedrību, kas ir aktīva, pat ļoti aktīva, kompetenta un izglītota. Mēs redzam ļoti augstu jaunatnes aktivitāti, sevišķi aktīvi ir studenti. Viņi ir izveidojuši veselu studentu kustību, kur apvienojušies visu universitāšu studenti. Domāju, ka pēc vēlēšanām mēs iegūsim sabiedrību, kas sasniegusi jaunu pilsoniskās apziņas un aktīvisma līmeni. Un manī tas viešķi lielas cerības, ka nākotnē iedzīvotāji vairs nebūs atkarīgi tikai no personībām, lai cik talantīgi un diži līderi viņi katrs būtu. Kā jau daudzām valstīm, arī mums ir jārisina nodarbinātības jautājumi. Par spīti mūsu milzīgajiem sasniegumiem mēs joprojām neesam pārvarējuši 90. gadu mantojumu, kad Gruzija pārdzīvoja milzīgas kataklizmas. Mēs turpināsim realizēt arī citus savus mērķus. Mēs esam diezgan daudz sasnieguši korupcijas apkarošanā, atvieglojuši uzņēmējdarbības vidi un svarīgi arī visiem pieejama veselības aprūpe. Ja 2004. gadā medicīniska apdrošināšana bija 30 000 cilvēkiem, tad šomēnes jau 2,5 miljoniem un nākamajos 4 gados mēs ceram noslēgt veselības apdrošināšanu visiem iedzīvotājiem. Ir svarīgi arī stiprināt lauksaimniecības sektoru un uzlabot lauksaimniecības eksportu, jo apmēram puse valsts iedzīvotāji nodarbojas ar lauksaimniecību. Mēs ceram nākamgad noslēgt arī brīvās tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību. Ja par 8 gadus pie varas bijušajiem Saakašvili nacionāļiem var spriest pēc viņu līdzšinējiem darbiem, tad par pēkšņi pagājušajā rudenī uz politiskās skatuves uznākušā miljardiera Bidzinas Ivanišvili Gruzijas sapņa raibo koalīciju, kuras priekšvēlēšanu kampaņās aktīvi iesaistījās arī viņa dēls, populārs rokmūziķis, ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Vispirms par Ivanišvili saistību ar Krievijas politiku un naudu, jo bagātību viņš nopelnījis kaimiņu valsts izēvielu, banku un farmācijas biznesā. Savus atbalstītājus Ivanišvili nereti uzrunā no ložu drošu stikla sienas otras puses, atbalsta dzimtāciem iedzīvotājus, dodot tiem gan naudu no savas kabatas, gan piegādājot būvmateriālus. Šādu humāno palīdzību, protams, vēlētos saņemt neviens Gruzijas iedzīvotājs. Savukārt zem savas koalīcijas lietussargi Ivanišvili apvienojas gan krāsus rietumizācijas, Eiropas Savienības un NATO pretiniekus, gan liberālus demokrātus. Turklāt dažs koalīcijas pārstāvis jau pirms vēlēšanām izteicies, ka iekļūstot parlamentā, veidojums varētu izjukt. Mums vissvarīgākā ir veselības aprūpe, sociālā sistēma, izglītība un lauksaimniecība, kurā pirmajā laikā mēs grasāmies ieguldīt $1 miljardu ASV dolāru. Redziet, 60–70% preču mūsu valstī ir imports, nevis eksports, bet mēs taču esam lauksaimniecības valsts. Nevienam un nekad šo beidzamo 7 vai 8 gadu laikā tas nav rūpējis, tikai tagad Saakašvili ir sācis runāt par lauksaimniecību. Ģeogrāfiski strateģiskā atrašanās vieta Melnās jūras krastā un robeža ar Azerbaidžānu, Armēniju un Turciju, kā arī Irānas tuvums un joprojām saspīlētās attiecības ar Krieviju nebūs vienkārši risināmi uzdevumi jaunajai Gruzijas valdībai.
Ir jāprot izmantot strateģisko interešu iespējas, kādas mūsu valstī ir citiem kaimiņiem. Tādas intereses ir Krievijai, ASV, Irānai, Turcijai. Tas ir pilnīgi adekvāti, mēs to apzināmies. Visā vēstures gaitā Gruzijai tas nav nekas revolucionārs. Mums šīs intereses ir jāņem vērā, taču jāseko savām Gruzijas strateģiskajām interesēm, pamatojoties uz mūsu vērtībām. Gruzijas tauta negrib iestāties NATO konflikta dēļ ar Krieviju, bet tā, lai tā būtu drošības garants un mēs veiksmīgi attīstītos kā Eiropas demokrātija. Tas nav vērsts ne pret vienu konkrētu. Mūsu mērķis nekādā gadījumā nav pazemot Krieviju. Ja ir kāda valsts pasaulē, kur ārkārtīgi vēlas labas savstarpējās attiecības ar Krieviju, tad tā ir Gruzija. Visi ierobežojumi un sankcijas ir vienpusējas. Mūsu kopš 2006. gada ierobežo ekonomiskajā embargo un mūsu iedzīvotāji nevar brīvi ceļot. Tikmēr no Gruzijas gan ģeogrāfiski, gan mentāli šķietami tik tālā Latvija šajā Kaukāza valstī uzkrājusi tādu cilvēciskās un politiskās uzticības kapitālu, ka to šķiet nespējas ietekmēt nekāda valdības maiņa. Un mēs gan spējam sniegt palīdzību, gan tā labprāt tiks pieņemta. Latvija ir viens no mūsu lielākajiem aizstāvjiem Eiropas Savienībā visos jautājumos, un Gruzijas iedzīvotāji par to ir ļoti, ļoti pateicīgi. Un mēs ļoti vēlamies turpināt attīstīt labās attiecības, kas jau ir visaugstākajā līmenī. Taču mēs gribētu attīstīt vēl ciešākus biznesa sakarus ar Latviju, lai mūsu ekonomikā no tā būtu vēl lielāks guvums. The first is more trust to society. Pirmais valdības uzdevums būtu vairāk uzticēties sabiedrībai, piešķirt lielāku pašnoteikšanos pašpārvaldēm. Cilvēkiem jādod lielākas tiesības uz vietas, izlemt sev svarīgus jautājumus. Viņiem jābūt pārliecinātiem, ka viņu nākotnes drošības un attīstības garants ir viņu paša rokās, nevis kāda amatā ievēlēta cilvēka rokās, kurš visu izlemj. Nē, to nevar pieļaut. Skatoties uz studentu aktivitātēm, kas man arī ir jaunums, jo nesen esmu šajā amatā, man šķiet, ka mēs kā sabiedrība kļūstam arvien gatavāki šādai nostājai. Tāpēc visas cerības jāliek uz sabiedrību, nevis uz politiķiem.